Ja runājam nopietni, vajag atrast kādu, kam ir pirmā roka. Atvērsim kanālu, varēsim izplasties. Varbūt ķēniņam izlikās. Tu neticu. Ko tu šaubies? Vienkārši ej, paņem naudu. Nu, ja izlikās, tad atdos. Sūdīgi sajūta. Kroči, man uz pāris dienām vajag to piķi, ko es tev iedevu. Atkal lien pie tiem vitamīniem, jā? Ko tu piedāvā? Nē, neko. Tu esi liels džeks, dari, ko tu gribi. Nu. Bet labi, kā ar to piķi? Es tev pēc 3 dienām atdošu. Domāju, vajadzētu nopirkt māju. Tad varbūt labāk kādas 5-6 garāžas. Tad mēs varētu mašīnas likt tur, nevis vadāt pilsētu. Moška viņi sapratuši, ka tu viņus visu taisies par bortu pārmest, ne? Nē, nu kā viņi to saprat? Nu, noticēji? Protams, ka noticēju. Kāpēc, lai nenoticēju? Dai, braucam pie Lorences. Es padomāju, nevajag. Varbūt ķēniņš to visu izdomāja. Nu, pagaidām, priekš kam ķēniņiem izdomāt? Cik vēl ilgi dienu skaitīsim? Brīvību pēc tam uz pusēm dalīsim. Rums man dzīslās, plūdīs, bet pa īstam sevi jāmeklē būs. Vēl un vēl debesīs. Ar vienu soli ienāk var klāt. Var pienākt klāt. Tas varbūt sāpēs pakrāt. Visi sākrāt. Ar vienu vārdu, vienu vaimei var nesanāt. Nesanāmīlēti, vai cepārnāt. Kur viņš ir? Kaut ko teica? Neprasījām neko. Tāpat skaidrs, ka no maskviešiem. Kā jūs viņu noķērāt? Morits plāns nostrādāja. Kāds plāns? Plāns ir pavisam vienkāršs. Sargājam ne tikai klientu, bet arī otro perimetru. Kāpēc? Gatavojamies visļaunākajam. Killers ir, viņš grib mūsu klientu novākt. Un mums ir jāpaspēj viņu pārķert, pirms viņš izdara šāvienu. Protams, tas būtu labi. Jā, un šādos gadījumos vislabāk domāt tieši tā, kā domāt noziedznieks. Ja es gribētu piekļūt upurim, man vajadzētu ievākt informāciju, un to visvieglāk izdarīt internetā. Un Lēnieks Facebookā ir publicējis bildi ar restorānu Rīgā. Ja es būtu noziedznieks, es viņu vaktētu tur. Un skaidrs, ja viens kā agri vai vēlu, viņš tur parādīsies. Loģiski, jā. Un cilvēki, kas strādās otrajā perimetrā, tie būs pāris 100 metri jau par restorānu. Viņi čekos mašīnas, čekos, vai mums kāds neseko. Vajag mašīnu numurus salīdzināt gan pie restorāna, gan tajā vietā, kur dzīvo Lēnieks. Ja numurs sakrīt, killers mums ir rokā. Viņš paņēma otru perimetru, un tai arī ir rezultāts. Es ievēroju netālu no restorāna. Krabi, jums seko aizdomīga mašīna. Pārbaudi. Labi. Mašīnas sekoja Mustangiem, atbrauc uz šejieni. Mums uzreiz bija skaidrs, ka tas ir tas, ko mēs meklējam. Viņš izkāpa ārā, paskatījās, kur ir īstie logi dzīvoklim. Bija doma sagūstīt jau tad, bet nolēma sakot. Gribēju iziet uz pasūtītāju. Velns. Sekoju, bet noslāpu. Krabi, es noslāpu. Es jūs pazaudēju. Apstājos kā iemiets, bet tā mašīna aizbrauca. Šodien mēs ar Kasparu atbraucām uzlikt otru perimetru. Mēs gan nokavējām. Bus. Visāk sakot, atbraucām, pārbaudīt un atradām.
tev parādnieks. Kur vedam? Uz policiju. Policija. Nopietni? Policija? Ir problēmas? Pagaid, nomierinies. Aizvedīsim uz menteni, viņi tur kaut kādus papīrus uztaisīs un viņu palaidīs. Palaidīs. Es pareizi sapratu, palaidīs, ja? Un tā viņš visu laiku mums vazāsies līdzi, ja? No, ko tu piedāvā? Es gribēju viņu parunāt. Acis pret aci. Vedam pie Lorenza. Pie Lorenza? Jā, pie Lorenza varam, jā? Tur viss būs mierīgi. Labi, daram tā, jā. Vecīt, padam uz policiju. Tu nezini, cik viņš ir novācis. Nē, pie Lorenza tā ir iekšējā lieta, saproti? Un pēc tam varam uz policiju. Kāds pēc tam tagad? Pie Lorenza. Viss. Es uz turieni nebraukšu. Skaidrs? Izlaidīs man pie Mustangiem. Vai, Sandri, ko mēs darām? Birstītēs! Labi, kur viņas ir? Doliktavā, bet tas vēl jāsakārto. Pircējs ir? Jā, ir pircējs, ir manta, ir arī problēma maza muita. Kā tik cauri? Nu mums ir cilvēks. Kurš? Artūrs? Nu, jā. Bet viņš taču tūlīt lec nost. Gan jau, ka vēl paspēsim. Iedos kontaktus cilvēku, kuram ir kontakti, viss. Parakstiet. Vai, Sandri, nomierinies? Parakstiet vienreiz, nu! Tu debils esi? Labi. Ievelc vienkārši ķebot. Es nerakstīšu savu vārdu. Forši. Jūs esat palīdzējuši notikt pārmaiņām. Tas nav pareizi. Tas nav pareizi. Labi, ka aizveda Lorenzam. Tu nopietni? Tu padomā pats. Policists, kas tiek turēts aizdomās par narkotiku izplatīšanu, atved uz policiju kaut kādu ķipa nolīgto killeri. Afigēna labi izklausās, vai ne? Tu ko gribi, lai mums licenci atņem? Mierīgi visu noskaidros, nopratinās un ātri vien palaidīs. Viss. Bet varbūt viņš ir nogalinājis vēl kādu. Ļoti labi. Tad, lai policija arī viņu notver un tiek skaidrībā. Kas viņš vispār tāds ir? No kurienes? Es nezinu, nebija nekādu dokumentu, nerunā. Lūdzu. Nesit pa sevi vairāk. Cilvēks sāk domāt tikai tad, kad dabū pa galvu. Kas sūtīja? Kas sūtīja? Ejam, pusstundiņu jāpagaido. Lūkas, braucam! Vai beidz dzert, dzirdēji, braucam! Pagaid, nomierinies. Man liek pašam nomierināties. Tikko stāvēt pie loga. Pāris sekundes, un man būtu novākuši no trases, saproti? Tu dzirdi? Tūlītās nebūs ko novākt no trases, ja tu šitā turpināsi dzert, davai! Viss viens malciņš un viss laižam, labi? Redzi, viss skaidrs tā kā kristāliņš, redzi, viss normāli, bet vispār nedod galā. Es laikam
No stresa, ne? Ko? Droši vien nezinu. Kā viņi man atrada? Kā? Ko? Redzi, viss skaidrs tā kā kristāliņš. Redzi, viss normāli, bet vispār nedod galā. Tas laikam no stresa, ne? Ko? Droši vien nezinu. Kā viņi man atrada? Kā? Ko? Viss, davai, braucam. Es zvanu Bačim, lai viņš sagaida mūsu mašīnu lejā. Tu savu naudu neņemsi? Naudu, jā. Kad viņi uzliks uz kontu? Rīt uzlikšu papīrus taisi. Uzreiz pazudīšu momentāli. Bači, davai, brauc ar mašīnu lejā. Nav laika, mēs ejam jau. 5 sekundes, davai ātri. Man nekā nav. O, narkomāna pilna māja. Kur ir? Es jau teicu, man nekā nav. Nekā nav viņam. Nekā nav, ja? Kas tas? Nu, tas ir pēdējais. Mēs skopulis. Šitie tādi marihuānas aktīvisti. Tie, par kuriem stāstīju. Kūpers un Žuks. Tu esi tas Kūpers? Jā. Tas pats. Nu, tas pats, laikam. Sapināties ar šito priduraku Sandri. Riči izbeidza. Ričards. Jeb kā Sandris man godā Ričijs. Stulbs vārds. Nevar pierast. Kas tas viņiem par preci? Diels ir nopietns. Ļoti nopietns. Cerams, bērns šoreiz neatstās mašīnā. Ņemam? Pagaidām, varbūt ciemos atbrauc. Ūdeni gribi? Nē. Tu zināji to, ja kādreiz esi lietojis narkotikas, tad tev ir neatgriezeniski bojājumi smadzenēm. Tev neatjaunojas serotonins. Nu, tad? Nu kā, tu nevari dabiski būt laimīgs vairāk. Pirmkārt, ne serotonīns tiek bloķēts, bet dopamīns. Dopamīna nesēja ir atbildīga par dopamīnu molekulu pārnesu sinapsēm. Tad, kad tas izdarīs savu darbu, viņa nosūtīs kaifu. Kas ir sinapse? Telpa starp molekulām. Labi, mainam tēmu. Tētis visu laiku zāģē, un tagad vēl tu. Ok, piedod, sorēģi. Kā mēs ņemam? Ar turbo atslēgu? Nē, tas strādā pie daudz dzīvoklinēm. Te ir koteģi. Paņems signālu, un tad ātri uz mašīnu. Ko? Redzēsi. Davai pārbaudam rācijas. Bēnti nevar dzirdēt mūsu? Nē, nobloķēta frekvence. Ieslēdz. Strādā? Strādā. Labi, gaidam. Partija ir liela. Labā ziņa tā, ka mums ir 3 nedēļas, lai savāktu naudu. Cik daudz naudas vajag? Daudz? Jā, tiešām daudz. Sandrs nepateica, jā. Cik? 20 štukas. Cik?
20 štukas. Bet mums ir 3 nedēļas. Kaut ko izdomās, vai ne? Tu joko? Varam arī pa daļām. Paņemam pa 5, uzvāram vēl pa 5, vēl pa 5, un tā 4 reizes. Sandri, ko viņš tur mūda? Viņš viss saka pareizi. Es pagaidīju, kur ir tā ģēle par 1 miljonu? Ģēle pie ģēles un būs tas limons, nu? Kāds limons? Nu, tu pats teici miljons. Nu, ir miljons. Bet es jau viņu nevaru uzreiz izcelt, vai ne? Vajag pa etapiem. No vienas partijas paņemt no nākamās. Pagaid, es neko nesaprotu. Pagaid, es arī neko nesaprotu. Kur ir tā partija? Noliktavā. Noliktavā? Kādā noliktavā? Muitas noliktavā. Tur guļ konfiscētais hašišs. Vesels kalns ar pakām. Pārgāju uz vienu, paņemt kādus gramus 30. Neviens jau pēc tam viņu vairs nesvērs. Viņš tur guļ smuki sapakotas. Gaida mūs. Cik daudz nevainīgu cālīšu tagad sēž vēl tā, ka... Nesāc. Runājam par ģēli. Vajag uzvārīt. Gribu aizbraukt uz Taizemi atpūsties. Masāžu uztaisīt ar ziloņiem pajāt. Ziloņiem? Ziloņiem, jā. Stāstīju, kā es te Eģiptē meklēju ziloņus. Ziloņi? Nu, viņi tur nebija. Zini kā, čaļi, davai, jūs beigsiet kurīt, un tad mēs turpināsim. Nē. Izrunājam līdz galam. Labi. Cik ir tajā noliktavā? Ap tonu. Pa tām nedēļām es kādus kilogramus varētu iznest. Kilogramus? Zini kā, inspektori, tad, kad tu sapratīsi, kā mēs varam izņemt ārā tonu, tad tu mūs piezini. Braucam. Fu. Plānā prātā tev tie čūni. Es tev teicu, ka vajag tonu, tu smējies. Bet cements lietas makā. Ko? Cements lēti maksā. Kas ir? Cements? Nekāda starpība, ko viņi pārdod. Vienkārši samaina zāli pret cementu un mījas, nu. Kurš kurī cementu? Nu, vai ir? Nē, nav. Nu, tagad? Nav vēl. Tagad? Nē. Nu, ir? Ir. Malca.
Fuck! Блин! Давай, ну! Jā. Nu, jā, mēs esam pilsētā. Kas? Labi, davai sapratu, brauc. Afigeķi. Noķēruši snaiperi, gribēja Lukas novākt. Nopietni? Davai, braucam pie Lorenza. Lukas, ko tu gribi? Parunāt. Man vienkārši vajag ar viņu parunāt. Jānoskaidro, kurš uzsūtīja. Viss. Viņš nerunā. Viņš ir knapi dzīves. Tu taču pats teici, kurš tevi grib novākt. Sievka, tu pats teici, tu zini. Ja tas nav viņš. Un kas vēl tevi medī? Nu, ir tur viens tāds. Mammai, Kliečka Miami. Viņam galva Latvijā. Moš viņš uzsūtīja. Un ja tas ir mammai, tad kas? Un tad es viņam nopiķošu, lai liekas mierā. No viņa neviens vēl nav ticis vaļā. Sūdus līdz ausīm. Tad es varu aiziet ar viņu parunāt. Lūdzu. Paldies. Tev viss ok? Jā, viss normāli. Brauc šurp ātri, ir problēma. Kur? Nu, stāvu blin uz ielas, tu man ieraudzīsi ātrāk. Kā pateikt vārdus, viegli sirds, lai nesalūst. Kā ar tiem trāpīt dvēselē. Es atkal dodos pretī savām uzvarām, lai tepat no jauna nepadotos. Bet es izvēros teikt, vieglāk sameloties sev, cik viegli kļuvis ir nemīlēt. Varbūt starp zvaigznēm, bet